Pirmā reize ir iespēja redzēt tādus jaunos virsniekus ar papildus svītri. Es iepazinos nedaudz ar jūsu biogrāfijām, un man šķiet, ka tas ir tāds liels solis uz priekšu, ka ir armijā nākuši klāt speciālisti, kas acīm redzot ir ilgi arī gaidīti. Mediķi jau ir mūži, tā specialitāte, tie būs visur. Un es domāju, ka jūs arī esiet tie, kuri visu mūžu garumā faktiski varēs savu profesiju lietot. Kaut arī pienāks tas laiks, kad jāatstāj būs mūsu bruņotie spēki. Skatoties to, kas notiek pasaulē, nav nekāda pamata domāt, ka mūs gaida tāda mierīga dzīve, ka visi sapratīs, vai mierīgi. Drīzāk tā skatoties, kas notiek, varētu domāt, ka šie te konflikti, it sevišķi konflikti valsts iekšienē tikai var palikt vairāk. Un acīm redzot, jūsu gudrība un jūsu spējas būs vajadzīgas tādās situācijās, kur varbūt militārais spēks vairs nespēja līdzēt. Es, protams, ceru, ka militārais spēks Latvijas armijai nebūs jāpielieto, ka viņi gatavosies, mācīsies un būs gatavi uz to, ka jūsu darbs droši parādīsies vairāk jau priekšplānā, ka tāpat jau, lai cik jūs stipri nebūtu, mediķi vienmēr būs vajadzīgi. Es ceru, ka nebūs tādas lielas traģēdijas, kā bija pagājušajā gadā, kas prasīja ne tikai ugunsdzēsēju, mediķu, bet arī psihologu darbu, acīm redzot tādā ilgā periodā, un ne tikai cietušajiem, bet daudziem, kas šeit bija kaut kādā veidā saistīts. Tāpēc apsveicu jūs ar iegūto izglītību un novēlu godam kalpot. Paldies! Privātās mājas, nedomāju, medicīnas akadēmijas arī ir diploms, jā? Jā, tā ir universitāte. Jā, tad tik daudz tie diplomi, ka beigās nevarētu. Es tā sastājušos nekopā. Mans Andris Karavs.